Visiem sveiciens. Drusku parunāsim par politiku tādu. Redzēsim, kur man atvedīs tā saruna par Trumpu, par vēlēšanām ASV. Kāpēc tas, kas notika, tas ir ļoti labi, kā tas viss mainīsies, ietekmēs šeit visu. Un iespējams vēl visu kaut ko es tur pastāstīšu tajā kontekstā. Šajā video būs par to. Drusku pasekoju līdzi vēlēšanām pašās beigās, ja, pirms tam, kas tur notika, īpaši nesekoju, neskatījos, bet tagad pašās beigās, teiksim, man bija interesanti, ko tur interviju ar Roganu, Trumpa ar Roganu daļu, ko tur paskatījos, vēl kaut ko paskatījos. Un pēc sajūtām, ja, kāpēc es par Trumpu bijis arī pirms tam, un tagad nekas nav mainījies. Un nav tā, ka es to vērtēju pēc kaut kādiem tur, ko viņš tur sola, vai kā viņš tur ko ietekmēs, vai kaut kur es kaut ko būtu salasījies, vai saskatījies, ja, un no tā ietekmējies. Nē, pēc sajūtām. Pēc sajūtām Trumps un republikāņi ir gaišā puse. Demokrātijā ir tumšā puse. Nu, tā tas ir sadalīts, ja. Tīri ar sajūtām izfiltrējot, sajūtot abas divas puses, ja, lūk, šādi viņi sanāk, ja, teiksim, nu, un tad, ja mēs tā burtiski tā dalam baltajos un melnajos, ja, nu, tīri tajā spēles laukā, kurā viņi spēlē, ja, politika, tas viss tas pasaulīgais materiālais virspusējais spēles lauks, lūk, tad šādi šie spēki tiek iedalīti, ja, attiecīgi, ja jums tuvāk un interesē, teiksim, republikāņi kaut kādas tur viņu tās vērtības, vai ko viņi tur stāst, un jūs jūtat, ka jūs gribat viņus atbalstīt kaut kā iekšēji, tad jūs varat uzreiz saprast, kurā pusē jūs esat. Ja jūs atkal esat demokrāti un viņus tur aizsargājat un visu tas, jā, tad jūs atkal saprotat, kurā pusē jūs esat. Jā. Kuru šaha galda pusi jūs ieņemat. Tas ir, ja mēs skatāmies vērtējumu no šī viedokļa. Protams, ja es aizēju pakāpjos uz citu leņķi, augstāku leņķi, tur pilnīgi savādāk tas viss, jā, tas viss kļūst mazbūtisks un kopistisks, viens galds, uz kura tad viss tas notiek, visam ir kaut kāda konkrēta jēga, ir baltie, ir melnie, tie gadījumā ir sarkanie, zilie, un ir cīņa, jā, tur spars, tur divi spēki, jā, un tie divi spēki ir vajadzīgi, vieni, pēc tam otri, tad atkal otri, tad vieniem iznīcinā, ar otriem uzbūvē, ar otriem kaut ko tur, jā, tas viss speciāls, tā kā instrumentārijas lielākā spēka rokās, tā var teikt. Ja kāds tu, teiksim, ir saskaties, saklausījies kaut kādus tur video par to, ka ir globālā elite, kas tur un šitie visi ir ielikteņi, vienkārši loģiski to visu izanalizējot, ja tu uzreiz kļūst skaidrs, ka tur jau nav, teiksim, prezidents un vēl kaut kas. Tur ir milzīgas mašinērija, ja. Ja tīpaši viņam tur ASV ir tie senatori, tur kaut kādi tur dažādos štatos, tur katrā pa savam, katrs tur pa savam ar šos likumus, ja, kaut vai Covid laikā arī jūs redzējāt, ja, ka viņam tur bija dažādi štati, vienā štatā bija tādi noteikumi, citur varēja nenēsāt visas tās maskas, visiem bija pie vienas vietas, jā, viss atkarīgs bija no tā, kas tur pārvalda un ko viņš tur iekšā štatā izlem. Ar to tur ir sanāk, ja tu esi kaut kāda globālā superelite, tev pilnībā viss ir jānopērk. Nekad nav tā, ka var visus nopirkt. Jā? Tur ir sarežģīts viss instrumentārijas mehānisms, milzīga mašinērija. Un pat, teiksim, pārvaldīt tur ar kādu korporāciju vai kas ar naudas līdzekļiem vēl kaut ko uz visiem jābūt kompromātiem, jā, tas pārāk viss sarežģīti. Un jo vairāk tu visā tajā zemes spēlē, kad viņā tā kā iegrimsti, pavēro no malas, paskaties, panalizē, tu redzi, ka tā spēle nav tā, ka viņu kāds konkrēti tur milzīgie spēki, kas arī spēlē šo spēli, spēles ietveros, ja, pasniegta informācija par to, ka tie ir tie paši spēlētāji, tur globālā elite, kura tur kaut ko tur grib visus paverdzināt, čipus ielikt, blablabla. Tas ir sanāk līmenis, no kura informācija tiek pasniegta, ir tas pats spēles līmenis. Un cilvēks, kurš attīstās tālāk, ja, nevis paliek tajā iesprostajā purvā un paliek viņa, viņš saprot, ka tie, kas pārvalda, viņi jau nav tajā spēles līmenī. Informācija pasniegta no tā spēles līmeņa. Un jau ir pretruna. Un tie, kas tālāk to informāciju sludina, viņi vēl ir zemākā līmenī, ja, viņi pat nav ne politikā bijuši, viņi nav vispār globāli vara, viņam nav bijusi resursi, nekas nav bijis, viņi pat
to nezinu, kā tas vispār ir, kā tu tur domā, ka tev, teiksim, ir liels uzņēmums, ka tev tur ir miljoniem apgrozījumu, kā tev tad psihi strādāt, vajag strādāt psihē, lai tu vispār kaut ko tādu sasniegtu. Viņi pat līdz tam līmenim nav tikuši. Viņi diskutē, spriedelē par kaut kādiem milzīgiem globāliem procesiem. Cilvēks reāli mūk prom no kaut kādām savām lietiņām mazajām, kuras viņš nespēja savā dzīvē atrisināt. Viņam visu uzmanību ir tur, un viņš jutās svarīgs, ja viņš to baigi zina, citi to nezina, tad viņam tas svarīguma pakāpe vēl aug. Ja? Parasti tie cilvēki šādi, kas ar šādu informāciju dalās. Tas cilvēks, kurš attīstās, ja? Varbūt kādu brīdi viņam tas ir interesanti, jo teiksim, viņš ir ienirst, iznirst, atkal attīstoties, viņam jau viss pamainās, viņš jau vairāk visu izprot, visas lietas, kā viss, kas, kur, ko un kā, un redz, ka tas bija tāds bērnu kaut kāds līmenis, kādā viņš, uz ko viņš bija ielipinājies, ja? Uztveres informācijas apjomā un veidā. Lūk tā. Atgriežamies atpakaļ pie Trumpa un pie tiem visiem, kas tad tagad notiks, kad viņš ir ievēlēts. Ja? Kāpēc es viņu uzturu, sajūtu ziņā tieši kā gaišo. Pirmām kārtām atrisināsies beidzot tas konflikts, kurš te blakus mums tur Eiropā notiek. Ja? Jau cik viņš sanāk notiek 2 gadus. Beidzot tas tiks atrisināts. Beidzot cilvēki nemirs. Ja? Būs miers. Tālāk, kas vēl būs? Diplomātija, saruna, izdevīgums, komerc izdevīgums. Mums ir izdevīgi, ka tev kaut kāds konflikts notiek. Mums ir izdevīgi, ka mēs nedraudzējamies ar kaimiņiem. Viņi ir milzīgs resurs, milzīgs, ne. Tātad vajadzēs vienoties, vajadzēs kaut kā runāties, vajadzēs šīs savas visas tās emocijas, kuras tur cilvēkiem sēž iekšā. Ja? Tas ir grēks, ja? Tev iekšā sēž dusmas, agresija, vilšanās, apvainojums. Tas viss ir grēks. Tas viss ir tavs iekšējais miskaste, kuru tu valkā sev līdzi. Un tas otrs ir tikai tas, kurš caur apstākļiem to izgaismoja tevī. Tu varēji beidzot ieraudzīt, ka tevī tas sēž, tas sāka līst ārā viss. Lūk, un tagad pieņemsim visu tas tevī, cilvēkā, ja, kurā tas viss ir. Tagad mainīsies viss tas virziens, ja, politiskais, mainīsies tas, ka mēs tagad iepirksim, jāiepērk resursi, jo tas nav izdevīgi, jo pasties mēs tur uzņēmumi mirst, ekonomika mirst, viss paliek dārgāk, viss paliek sliktāk, Eiropa visa, ja, grimst. Tagad beidzot sāks tas viss kārtoties, bet pavēst, tad mainīsies, jā. Attiecībām būs jāmainās, diplomātijai būs jāmainās, jāsāk būs sarunāties, pirms tam taču tu gāji tur ar nazi, tagad tev jāiet un jācenšas vienoties, jā, un kaut kādu izdevīgumu jāsāk meklēt. Ar mierīgiem jau, jā, sanāk ar citu, nevis tu vadies pēc savām emocijām, pēc šiem iekšējām daļām, jā, kuras tur grib nogalināt kādu vai tur iznīcināt. Bet tev jau šis saprātīgumam caur turieni jāiet, tad tas ir citas vērtības, citas iekšējās vērtības cilvēkā jābūt. Jā, viņam jābūt to, ka viņš ir pieņemošs, ka viņš ir izaudzis, nobriedis un gatavs skatīties uz to, kā viss ir patiesībā. Jā, teiksim, situācijas mainās, ir diena, ir nakts, ir rīts, ir vakars. Un loģiski, ka cilvēkos, kuros ir pārsvarā tas tumšais iekšā, jā, tad viņš nevarēs normāli vienoties. Viņš atnāks uz vienošanos un viņā sāks burbuļot iekšā tas viss. Un tas, kas burbuļo, tas pārņems to cilvēku, un viņa vietā sāks tās emocijas, galvu pārņems, domas pārņems, rīcību pārņems. Un tas cilvēks, viņš galvā savā šo griež, ka viņam tagad būs, viņš gatavs bija iet tur galināt kādu, jā, tagad viņam būs ar to pašu, kur viņš bija gatavs galināt, būs jāiet vienoties. Un kaut kā atkal tālāk dzīvot, sadzīvot, tā var teikt, jo viņš ir kaimiņos. Un viņam tas iekšā viss pilnīgi burbuļo, ka tādam cilvēciem. Jo viņam tas viss tas tumšais tur iekšā tur lien ārā, jā. Lūk. Loģiski, ka tie visi bauros, baļaus, jā, kuriem tas tumšais. Lūk, un tīri, kaut pēc šitā jau var redzēt, kas ir gaišais, kas tumšais. Jūs apstītieties ziņas, kādus sociālos visādus, jā. Jūs redzēsiet, ka tur pārsvarā dominē žults, smirdīgs, pretīgs žultīgums kaut kāds. Un, protams, tas žults viņi varbūt arī nomaskēt. Kāds tur, teiksim, dalās lielās, jā, vai grib kaut ko iesmērēt visu laiku, kaut ko viņš tur rāda, cik viņš ir veiksmīgs, superīgs, tur tāds un šitāds, un arī, tas viss ir arī žults. Tas nav nekas foršs, skaists, dabisks, īsts. Un tas viss ir pārņēmis visu no visām pusēm. Lūk tā. Jā, un tās vērtības, kuras, teiksim, kādas vēl ir vērtības?
sanāk tiem trumpistiem, Trumpam un republikāņiem. Klasiskā ģimene, jā, jo viss veidojās no ģimenes. Ģimenes aizsardzība, robežām jābūt, jā, dabiskums, daba, dievišķais. Dievišķai ir sadalīts diena, naktis, ir dzīvnieciņi, kas skraida, plūta zālīti ir dzīvnieciņi, kas ēd tos citus dzīvnieciņus, ir putni, kas lido, ir zivis, kas peld, jā, viss ir sadalīts. Tu tagad neliksi zivī lidot pa gaisu vai govī lidot pa gaisu. Iedomājieties, tās demokrātiskā, visa tā liberālā pavēsta ir tāda, ka viņi šīs robežas lauž, dzēš. Viņi grib tā, lai govs lido pa gaisu, ir visām govīm ir tiesības lidot. Ja jau putni lido, kāpēc govis nedrīkst lidot? Ja tu iebildi, ka govs nedrīkst lidot, ja, ka tas ir vispār marazms, nē, viņi aizstāvēs govis, lipinās viņam propellerus klāt un laidīs pa gaisu, un lai viņas pļot kā, diršu visur, pa visām ielām, tur uz cilvēkiem, jā. Lūk, lai visādi šitāds absurds bardaks sākās, jā, visas robežas dzēst. Tas nozīmē arī vīrietis, sieviete, jā, arī ir robežas dzēšana. Kāds tu esi piedzimis dabiski. Un mauc ārā visu kaut kādus, teiksim, informatīvos vīrusus, propagandas dažādas, jā, lai tikai borētu smadzenēs, programmētu, jā, lai dzēstu šīs robežas. Un tad cilvēks pēc tam vairs, ja viņā nav šīs robežas, viņš jau ir ne šis, ne tas, viņš pats nesaprot, kas viņš ir. Jo cilvēks ir programmējums, kas tas mākslīgais intelekts. Ko tu viņā saliksi, tā viņš arī dzīvosies. Tikai cilvēks nav tikai prāts, viņš ir arī sajūtas. Un tad tas viss kopistisks instrumentārijas mehānisms sarežģīts. Tas nav tāds biorobotiņš, jā, vienkāršs, elementārs. Līdz ar to tur ir smalks viss. Un kad viss dzēšās robežas, viens iet pretrunā ar citu, ar dabu, ar dievišķo, jo kāds jau šito visu lielo šeit instrumentāriju, kurā mēs šeit atrodamies, ja šis super esība, jā, kurā te viss ir izdomāts līdz mazākai detaļiņai, tad taču viss ir pārdomāts. Visam ir strikti sadalīts, kas ir kas. Jā. Un attiecīgi cilvēks viņš ir tāds, kurš dzēš šīs robežas, tātad viņš sevi nosauc, ka viņš ir augstāks par to, jo viņš redz, viņš var. Un kas tad tas ir? Tas ir šis tumšais, tas, kas visur aprakstīts, kas tas ir tumsa. Un jums jāsaprot, ka tas jau arī izplatās, kādu jūs pavēsti, jeb informāciju, jeb kā jūs iztarojat no sevis. Jā? Cilvēks, kurš iztaro katru dienu žulti visādos komentāros, ja it kā viņš tur atmas kaut kādu, tu esi tāds pats tumsa. Tu radi tumsu riņķī caur savu žulti, kuru tu iztaro. Jā? Tā vietā, lai ietu ar savu dzīvi nodarbotos, jā, un sev savestu kārtībā visu remontiņu iztaisītu dzīvoklī vēl kaut kur, tā nav laika, jāraksta komentāri vai tur, nezinu, jāpatērē kaut kāda žultaina informācija, kur atkal kādu noliek, jā. Nevis ir radošais, bet ir destruktīvais. Tas viss ir destruktīvais. Tieši tas pats, kas arī lauž robežas. Viss tieši tas pats. Līdz ar to, teiksim, tādā veidā cilvēki ir ievilināti, neredz šīs robežas, ievilināti it kā viņš ir gaišs, viņš ir par taisnību, bet viņš arī ir ievilināts tādā veidā, tikai savādākas puses tumšajā. Viņš to pat nezina. Un vēl šeit ir tāds joks, ka tie, kas tur pārstāv it kā to tumšo pusi, bet to tumšo pusi, viņi jau nezina, ka viņi ir tumšā, viņi jau liekas, ka otra puse ir tumša. Kāpēc? Tāpēc, ka ja tu esi tumsā, un tā tumsa priekš tevis ir kā gaisma, tad loģiski, ka īstā gaisma priekš tevis būs tumsa. Un tu aizstāvēsi savu šo tumsu, kas ir gaisma. Saprotiet, jā, apgriezt visu. Un šeit ir, uzreiz var kāds pateikt, kā tu zini, ka tev ir gaisma, varbūt mēs esam gaisma, un tu esi tumsa. Lūk, tad, kad šitāds stāsta kaut ko, jā, tas jau ir pazīme to, ka tu esi tumsa, jo tevī tas prāts tā blablabla. Jā, manī, pieņemsim, nav prāts, kurš tur blablabla. Man ir sajūtas, sirds. Pieslēgti pie kaut kā augstākā, kurš redz šīs robežas, jā, kas, kur, ko un kā ir jābūt, un tiklīdz kaut kas ir ārpus šīm robežām, tā tu sajūtās jūti, ka kaut kas nav. Nevis ar prātu tev to bla 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 bla, jā. Prāts ir čūska. Tavu prātu pārvalda jebkurš. Jebkurš var ielādēt programmiņu, un tavs prāts jau ir pārvaldīts. Jā, tagad, teiksim, tas, kas tev tur rodās, visas tas ir caur prātu. Sākumā prātā doma, pēc tam sajūtas, viss tas ir prāts tev diktē to, kā tu jūties. Lūk.
Jābūt tā, ka tu esi ar kaut ko saslēgts. Tu zini, tu esi strādājis ar sevi, tīrot visas tās prāta programmiņas sajūtas, līdz ar to viss, kas tev būs. Tu zini, ka tas jau ir kaut kādas, tu tā kā radio uztverēs. Tu uztver, tā kā izcils mūziķis, kurš dzird simfoniju, kā viņai jāskan, lai viņi ir izcili, jā, tie, teiksim, diriģenti izcili, viņi taču dzird, kā visam, kādā ir jābūt izcilai, superīgai simfonijai, ja, kad tur orķestris viņu spēlē. Tiklīdz kāds kaut ko šķībi nepareizi, viņš uzreiz dzird. Saka, tu nepareizi spēlē tā, drusku ātrāk vai lēnāk, vai tur oktāviņa tā, jūs tur sākam tagad pa ātru, pa lēnu, un viņš rada, lai tas skaņdarbs būtu izcils. Un šeit ir tas pats sajūtās, tu jūti, kas ir pēc tā lielā dievišķā plāna, kādas ir šīs robežas, kā kam ir jābūt. Un tiklīdz kaut kas grib viņus iznīcināt, sajaukt, ja, kaut kas jau ir tā kā mākslīgs, neīsts, ja, kaut kas viltus, tā tu to jūti. Tu sākumā nemaz nevar izskaidrot, bet tev rodas automātiskā reakcija, pretreakcija pret to, kas tur notiek. Ja. Un tas, kas tur ir šīs vistas demokrātiskais, liberālais, lielākā daļa no viņu šiem visām ideoloģijām, tu jūti, ka tajā ir tas, kas ir tumšais, kas nav dabisks, nav no dabas. Un visas tās metodas daudz, kuras tiek pielietotas arī, viņas ir tumšas. Viltība, meli, tas viss ir tumsa. Visa viltība, visi meli, liekulība, izmantošana, ņirgāšanās, agresija. Viss tas ir tumsas mehānismiņi. Ja, tādas pēc tam vēl ne tās augstās celās, jo ir jau dažādas tumšas līmeņi, ir taču dažādas pasaules. Ir cēlā tumsa, augstā, tāda, kas ir labā, tā var teikt, viņai var iedot pozitīvo novērtējumu tai tumsai, jo viņa ir tā, kura kārtību, šeit atbild par kārtību, atbild par to, lai tieši šīs visas robežas netiktu salauztas, jā. Kura pārmāca, ne jau gaiši ar to nodarbojās, tumsas uzdevums, tumsa. Sanāk, ka tumsa pārmāca pati citu tumsu, tā tur tas viss ir iekārtots, tā strikti. Lūk tā. Ir zemā tumsa, kur lienā visu kaut kur citur grib ierauties citās pasaulēs, gaišajās, teiksim, no turienes cilvēkus spert uz pie sevīm, jā. Tas tiek ļauts. Lūk tā, tur ļoti smalks tas mehānisms. Kaut kāds šāds videos, nezinu, kā man viņš vispār sanāca un par ko vispār viņš sanāca. Par kaut ko. Lai nu kā, jā, lūk, šo republikāņu tagad atnākšanā pie varas. Jūs redzēsiet, kā daudz, kas sāks mainīties un uz pozitīvo pusi. Ja, protams, netiks inscenēts kaut kāds atkal globāls murks, kurš visu sadragās. Tā var būt. Bet ja visi ies savu ceļu, tad mēs tagad iesoļosim beidzot saprātīguma, tāda miera, saprātīguma un izaugsmes laikā. Tā kā visi to arī sajūtīs, paliks labāk. Gaišajiem cilvēkiem, protams. Tumsai, protams, ka paliks sliktāk, jo visas viņas šīs spēlītes, jā, tiks piebremzētas, apslāpētas, varbūt pat vispār noņemtas, likvidētas. Jā. Viņi loģiski dēļ tā cietīs uzreiz un bļaustīsies bauros. Un kaut kā, vai es nezinu, kaut kā vajag man izdomāt, kā var tā, lai cilvēki sāk redzēt, kas tad ir šī tumsa, jo dēļ tā, ka šīs robežas visas ir sajaukušās, jā, nevar saprast, kas ir kas, cilvēki neredz. Jo viņi jau visi, tie, kas ir īstā tumsa, tie zina, jā. Tie, kas nezin, viņš domā, ka viņš ir tā kā gaisma, vai citu pretējā pusē šī tumsa it kā. Viņi ir pazaudējušies, nesaprot, kas ir kas. Krāsas vairs neatšķir. Nesaprot šo krāsu toņu, kā viņam jāizskatās, ja mūzikas toņiem, kā viņam jāgaršo, nespēj sajust. Jā, viņam ir atslēgta šī iespēja just, jo ir nepareizi vai
aizmiglotas šie sensori, tā var teikt. Sensori aizmigloti. Un sanāk, ka vajag kaut kā patīrīt šos sensoriņus, lai ieraudzītu, kas ir kas. Un iespējams pašam nobīties no sevis, ka tava rīcība, tava darbība vēl kaut kas patiesībā ir bijuši tumsa. Tev likās, ka tu biji gaismā. Tā var būt daudziem. Un tas ir jāpieņem. Jo, kamēr tu to nepieņemsi un neatzīsi, tu jau nevari mainīties un attīstīties tālāk. Tu esi iesprūdis. Un tas ir tās lamatiņas, kurās cilvēki iekrīt. Un vēl interesanti, ka teiksim, man bija saruna ar vienu cilvēku, kurš dzīvojas ļoti ilgu laiku Amerikā, teiksim, viņš tur pārstāv liberālo šo pusi, tur visu viņas tur tos pavēstas un kas, un mēs viņu vienkārši diskutējām. Viņš man par savējo, es viņam par savējo, un tad uzdodam jautājumus, mēģinām viens otram izstāstīt tur, kas tur ko. Un viņš tāds saka, ar tevi baigi forši ir parunāties, sen tā nebija runājies, tikai Amerikā tur ar saviem tiem tur draugiem. Jo šeit baigi visi uzreiz brauc augumā, viņi aizsargā to savējo. Ar mani ir tā, ka es uztveru otru, kā viņš ir savā pasaulītē, savam ticis, priekš viņa tā ir tā patiesība, man ir savējā, bet es nebraucu viņam, un viņš to jūt, un tā kā viņš bija amerikānis, viņš arī zina, ka tā var būt, un līdz ar to mēs vienkārši sarunājamies ar dažādi viedokļi, mēs vienkārši komunicējām. Kardināli divi dažādi viedokļi, komunicējām savā starpā. Bet bez iekšējā pārmetu, bez uzbrauciena, bez nekā tāda. Un attiecīgi, teiksim, skatoties šo video, līdz šeit ir loģiski, ka ļoti maz cilvēku, kuri noskatās, ja jūsos iekšā, teiksim, jūs tur pārstāvat kaut kādu savu tur to pusi, lūk, noskatieties video, kaut kādu informāciju, kaut ko daļu jūs no šīs informācijas uztverāt, daļu neuztverāt. Un kas tad jūsos iekšā tur rodās, Teiksim, jums varbūt ir atšķirīgi kaut kādi tie viedokļi, un kaut kas tāds uzskati, un tas ir ok. Bet ja jūs iekšā jūtat nosodījumu tur un vēlmi tur otram tur viņu izmainīt vai vēl kaut ko iekšējā sajūta tāda jums ir, tad jūs varat piefiksēt to, ka tas jūsos sēž kaut kas, ar ko jums vajadzētu tikt galā, jo tas, kurš tur grib citiem visiem uzkraut savu šo informāciju, ideoloģiju, vēl kaut ko, tas ir kaut kas tāds, kurš jūs degradē, iznīcina lēnītēm. Tas ir tas tumšais, kas jūsos ir iepirnējies. Lūk tā. Ar šo es beigšu. Ar tevi bija Salēns un tiekamies manos nākamajos video. Attīsties un ar to visu labi. Tā.